nepilnas nedēļas laikā viņš tikās ar Zeļenski, Putinu, Xi Jinpingu un Donaldu Trumpu. Līdz ar to mēs varam izdarīt secinājumu, ka notiek tomēr slepenas sarunas par konfliktu izbeigšanu Ukrainā. Nav noslēpums. Tas, ko piedāvā Ķīnas Tautas Republikas plāns, Brazīlijas plāns, Donalda Trumpa plāns, uguns pārtraukšana, pamiers un pēc tam sarunas. Nevis no sākuma tātad Ukraina 91. gada robežās un tad kaut kādas sarunas. Tātad viņi piedāvā principā iesaldēt situāciju, ka Krievijas federācijas kontrolēti Ukrainas apgabali paliek Krievijas federācijas kontrolē. Visbeidzot, arī Zeļenskis pieļāva divas lietas. Pirmkārt, kā miera sarunu projekti caur trešajām valstīm uz sarunas ar Krievijas federāciju caur trešajām valstīm kā vidutājiem ir iespējams, un ka iespējams karš beigsies jau šogad. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Pēdējās nedēļas, pēdējo 2 nedēļu laikā pasaulē ir ārkārtīgi daudz notikumu notikuši, kas vistiešākā veidā ietekmēs gan Ukrainas konfliktu, gan Eiropas Savienību, gan NATO, un līdz ar to arī Latvijas Republikas nacionālo drošību. Tātad, kas ir noticis beidzamajā laikā un kas vēl notiks? Pirmkārt, pirms burtiski dažām dienām Vašingtonā ir noticis NATO samits, tātad 9. un 10. jūlijā. Par šo samitu mēs uztaisīsim atsevišķu raidījumu par to, kāda tur lēmumi tika pieņemti, kas ir samita deklarācijā. Bet šobrīd mēs varam vienkārši pieminēt, ka tātad NATO samits ir noticis, un pirms samita notika ārkārtīgi daudz dažādu, momentu, kuriem ir vērts pievērst uzmanību. Pirmkārt, vēl pirms šī samita notika tādas organizācijas, par kuru Latvijā maz runā, lai gan tā ir milzīga organizācija, Šanhais sadarbības organizācija. Notika šīs organizācijas samits Astanā, Kazahstānā. Es atgādināšu klausītājiem un skatītājiem, ka šajā organizācijā sastāv tātad Ķīnas Tautas Republika, Krievijas federācija, Indija, Pakistāna, Kazahstāna, Taģikistāna, Kirgistāna un tātad arī vēl dažas valsts. Tad kopumā 10 valsts. Katru reizi, ja Indija, Ķīna, tas ir apmēram pusi no pasaules iedzīvotājiem, lielākā daļa no pasaules ekonomikas, un šajā organizācijā tika uzņemta Baltkrievija. Un šajā samitā piedalījās arī tātad Apvienoto Arābu Emirātu pārstāvji, Turcijas prezidents, un, protams, ka tur Krievijas prezidents Vladimirs Putins tikās gan ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu, gan ar Turcijas prezidentu un tā tālāk un tā joprojām. Tātad lēmumi pieņemti, tālāk integrēt šo te organizāciju milzīgo. Principā, varam atklāt pateikt, šī organizācija kā pretsvars NATO un Eiropas Savienībai un rietumiem kā tādiem, ar visām šīm te manas pieminētajām valstīm. Tātad Baltkrievija arī ir kļuvusi par šīs organizācijas dalību valsti, un, kā var iepazīties arī mēdījos, Ķīnas Tautas Republikas bruņoto spēku pārstāvji piedalījās militārajās mācībās Baltkrievijas teritorijā. Tātad tieši pie mūsu robežām. Ja? Tas ir tāds viens milzīgs notikums. Otrs, arī šīs nedēļas sākumā Indijas premjerministrs, pat ievēlētais Modi, ieradās Maskavā uz 2 dienām, tikās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tātad arī parādot, ka, visi šie stāsti, ka Krievija ir izolēta, ka Krievijas prezidents ir izolēts, absolūti neatbilst patiesībai. Tātad šis te Šanhais sadarbības organizācijas samits to pierādīja, un pat milzīgās valsts Indijas politiskā līdera vizīte Maskavā, kur tika parakstīti daudz ekonomiskās sadarbības līgumu, tātad arī jautājumi par militāro sadarbību un tā tālāk. Visbeidzot, pirms NATO samita ārkārtīgi tāds interesants moments. Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns bija no sākuma Kijevā, tikās ar Zeļenski. Pagājušā piektdienā viņš bija
Maskavā, tikās ar Vladimiru Putinu, un pirmdien viņš bija Ķīnas Tautas Republikā, tikās ar Sin Ziņpiņu un devās tālāk uz šo te NATO samitu Vašingtonā, bet viņš tikās vai tiksies arī ar Donaldu Trumpu. Tātad nepilnas nedēļas laikā viņš tikās ar Zeļenski, Putinu, Sin Ziņpiņu un Donaldu Trumpu. Līdz ar to mēs varam izdarīt secinājumu, ka notiek tomēr slepenas sarunas par konfliktu izbeigšanu Ukrainā. Jo šis konflikts ir skāris visas pasaules ekonomiku, lielākā daļa pasaules ir ārkārtīgi nogurusi no šī konflikta, un, protams, būs mēģinājumi šo konfliktu vismaz iesaldēt, ja ne pabeigt. Protams, ka tas nozīmē politiskas beigas Zeļenskim un viņa administrācijai, jo noteikti tiks uzdots jautājums, kāpēc tad jūs piekritāt šādiem te noteikumiem, jo nav noslēpums. Tas, ko piedāvā Ķīnas Tautas Republikas plāns, Brazīlijas plāns, Donalda Trumpa plāns, uguns pārtraukšana, pamiers un pēc tam sarunas. Nevis no sākuma tātad Ukraina 91. gada robežās un tad kaut kādas sarunas. Tātad viņi piedāvā principā iesaldēt situāciju, ka Krievijas federācijas kontrolēti Ukrainas apgabali paliek Krievijas federācijas kontrolē. Un tātad tiek pārtraukt uguns un sākas kaut kādas sarunas, pret ko, protams, iestājās Baidena administrācija, pret ko iestājās arī Ukraina. Bet katrā gadījumā Viktors Orbāns ir pierādījis, ka samērā neliels valsts premjerministrs un vadītājs tiek uzņemts un runā ar pasaules galveniem līderiem. Neviens cits, manuprāt, Eiropā nevarētu tā vienkārši kaut vai pie Donalda Trumpa aizbraukt vai pie Ķīnas, vadītāja ar saviem lozungiem un būt uzklausīts. Tāpēc es domāju, tas ir Orbānam ārkārtīgi liels pluss. Viņš ir sevi parādījis kā tiešām īstens, savas valsts līderis. Es, protams, saprotu visu šīs te liberālās Eiropas Savienības daļas gaudas un vaimanas par to, ka Orbāns rīkojās nepareizi, ka viņš nepārstāv Eiropas Savienību. Bet katrā gadījumā, Arnold, es domāju, ka neviens no Eiropas līderiem nevarētu tā mierīgi apmeklēt visus šos politiskos līderus, Putinu, Trumpu un Sin Ziņpiņu nedēļas laikā. Diez vai viņiem tas izdotos, diez vai viņi tiktu pieņemti. Tā kā un arī, visbeidzot, arī Zeļenskis pieļāva divas lietas. Pirmkārt, kā miera sarunu projekti caur trešajām valstīm un sarunas ar Krievijas federāciju caur trešajām valstīm kā vidutājiem ir iespējams, un ka iespējams karš beigsies jau šogad. Bet kā tu pats saproti, visticamāk, šobrīd ir divi tādi nopietni momenti. Pirmais, ASV prezidenta vēlēšanas 5. novembrī, un neskatoties uz savu sagrāvu debatēs, Džo Baidens ir skaidri pateicis, ka viņš nekur netaisās atkāpties. Cik es esmu iepazinies ar mēdiem, tātad gan Demokrātu partijas sponsori, gan dažādi Demokrātu partijas politiķiem saka, ka vajag atkāpties, ka viņš vairs nevar 82 gadu vecumā, būt aktīvs, būt efektīvs, un ir jāmeklē steidzam cits kandidāts. Džo Baidens kategoriski atsakās, viņš saka, ka viņš ies uz vēlēšanām, ka viņš uzvarēs. Jā. Bet es domāju, ka tas, ko demokrāti pieprasa no Ukraiņiem, vēl vienu pēdējo mēģinājumu pretuzbrukumam. Lai kādam, bet ar kaut minimāliem rezultātiem, pozitīviem rezultātiem, kas ļautu Baidenam un viņa administrācijai un arī tiem Eiropā, kas pārstāv šo te Ukrainas, atbalstu, dot iespēju un argumentus, kaut kā turpināt šo te militāro konfrontāciju. Ja tas viss beigsies tieši tāpat kā pagājušā gada pretuzbrukums, tad Baidena cerības tikt ievēlētam samazinās līdz minimumam. Tad mēs nonākam pie situācijas, kad, tā kā mēs runājam iepriekšējā raidījumā, Francijā varētu būt pietiekami liels politisks hauss, vēlēšanas Lielbritānijā, Trumps kļūs par ASV prezidentu un pilnīgi neizbēgami, ka Trumps uzspiedīs mieru vai pamieru. Un es nedomāju, ka Ukraina vai Eiropa būs spējīga pretoties Donalda Trumpa iniciatīvai. Viņš vienkārši aizgriezīs palīdzības krānu un visu, un Ukrainai vairs vienkārši nebūs naudas,
kā eksistēt un kā karot tālāk. Tā kā, lūk, šādi nopietni notikumi notikuši. Es domāju, ka šī Orbāna brauciena nozīmē to, ka tiek saskaņoti kaut kādi nopietni miera un pamiera plāni starp vadošajiem politiķiem, vadošajiem spēlētājiem. Arī Donalds Trumps tad varētu iziet uz ASV vēlēšanām ar konkrētu priekšlikumu Ukrainas konflikta risinājumam jau šogad. Nu, tāda ir šī situācija. Bet šobrīd arī to, ko teica Viktors Orbāns, visticamāk mums gaida 2-3 mēneši, kas būs paši asiņainākie karā, jo visticamāk Ukrainai nav citu variantu, kā mēģināt tomēr doties beidzamajā pretuzbrukumā, vismaz parādīt kaut kādus rezultātus, un ja tas neizdosies, un es domāju, tur ir maz cerība, ka tas izdosies, nu tad sāksies sarunas un pārunas. Pēc Trumpa ievēlēšanas šīs sarunas sāksies pavisam noteikti, ja nebūs vienkārši Ukrainai un Eiropai citu variantu. Nu tāda ir šī situācija, Arnold. Lūdzu, tavs viedoklis. Jā, nu, es varu pateikt, pakomentēt visu to, ko tu jau iepriekš pastāstīji, tad manā skatījumā šī Šanhais sadarbības organizācijas samits ir ļoti nopietna organizācija, ja? Nu, tu pareizi piezīmēji, tas ir, var teikt, vairāk kā ekonomikas pasaules un militārais potenciāls, ja? Un, kā tu jau izteicies, pievienojies jaunas valsts šai organizācijai, ja, tad tas ir nopietnas tāds, izaicinājums pretī NATO, Eiropas, ja, valstīm. Un, protams, tas ietekmēs pasaulē visu situāciju un politiku, ja. Priekš Ukrainas, protams, visi šie procesi, kas notiekās, tā skaitā Amerikas Savienotajās valstīs, un ja Ukrainai netiks sniegta būtiska militāra palīdzība, tad tiešām šis pretuzbrukums vai šī pēdējā iespēja varbūt pēdējā. Jā, un tad iespējams būs jāsēžās pie saruna galda, jā, pie tiem nosacījumiem, kādu šodien ir. Nu, tāda ir šī situācija, ja? Neskatoties uz to, kad mēs, var teikt, esam lojāli un līdzjūtam Ukrainas situācijai, bet kopējā situācija pasaulē ir tāda, kāda viņi ir. Nu, skatīsimies, vēl vēlēšanas nav beigušās Francijā. Un arī šīs vēlēšanas ienesīs korekcijas. Orbāna šīs vizītes, es domāju, kad ir tāds mazliet populistisks arī solis, jo, būtībā šī ir valsts, Orbāns ir nešaubos, ir Eiropas Savienības, Šobrīd Ungārija ir prezidējošā valsts. Jā, prezidējošā valsts, un tas ir tāds, arī no Krievijas federācijas vai no Ķīnas, tāds, kā var teikt, ka viņi uzņem būtībā Eiropas prezidējošās valsts līderi. Ja? Tas ir tīri tāds politisks, ja? Solis manā skatījumā. Ja? Bet katrā gadījumā, jā, visi šie notikumi liecina par to, ka būs kaut kādas izmaiņas. Ko mēs varam darīt? Mēs esam pārāk maz, sekosim līdz, kāda šīs izmaiņas būs un kā tas ietekmēs Latviju, šīs izmaiņas. Tas ir, ko es varu. Katrā gadījumā es varētu pateikt, ka vēlētos, ja Latvijai būtu tāds stiprs līderis kā Orbāns, kurš, teiksim, nebaidās izteikt savu viedokli. Jo, ja tu redzi, teiksim, šo situāciju, tad viņi, principā, Latvijas vai vienalga Lietuvas vai Igaunijas politiskā vadība, viņi, principā, tikai reaģē uz notikumiem. Viņi praktiski nekad nav tie, kas kaut kādā veidā kaut ko ieteiktu darīt. Vienkārši skatās, ko nolems Brisele, ko nolems tur Vācija, un tad piebalso tam visam. Saprot, tā kā katrā gadījumā, vismaz jāsaka tā, ka Orbāns ir savu mazo valsti, kas, protams, ir 5 reizes lielāka nekā Latvija iedzīvotāju skaita ziņā, bet vienalga pietiekami neliela valsts. Tomēr pa viņu runā visi tagad. Jo, kā es jau tev teicu, atrod vēl otru cilvēku, kurš var tikties un tikt pieņemts pie šiem cilvēkiem. Ja? Piemēram, Zeļenskis tur
visu laiku centās tikties ar Trumpu, viņš netiekas ar Trumpu, Zeļenskis centās tikties ar Sindziņpiņu, viņš arī netiekas ar Sindziņpiņu. Tā kā es domāju, tas ir ļoti tāds nopietns. Šī ir vēsturiskā situācija, un es domāju, ka Orbāns ir trāpījis desmitniekā. Viņš ir trāpījis desmitniekā. Tad mans viedoklis, ja runa ir par Latviju, tad es uzskatu, Latviju nevar salīdzināt ar Ungāriju. Latvija ir pārāk maz, tad šeit var runāt par to, par Baltijas valstīm. Un Baltijas valstu līderis, vai tas būs Lietuvas kaut kāds politiķis, vai Latvijas vai Igaunijas politiķis, kas var apvienot 3 Baltijas valstu kā kopējā vienotā, kaut kādā, politiskā sistēmā vienotībā. Nevar, Arnold, mēs paši Latvijā, tu zini. Nē, es saku, ka tas būtu būtisks solis, ja? Kā var teikt, tas jau būtu tāds, ar ko varētu rēķināties, ka tās ir Baltijas valstis. Tas nav Latvija, Igaunija vai Lietuva. Šīs būtu Baltijas valsts līderis, ja? Tas ir tīri teorētiski aiztorēt. Bet mēs tagad skatāmies, tāpat Polija, 40 miljoni. Un ja mēs saliekam vienkārši tāds ekskurs, ja mēs saliekam visu Baltiju, visu Zviedriju, Somiju, Dāniju, tas vienalga mazāk nekā viena pati Es saprotu, bet geogrāfiski un politiski Baltijas valstīm ir zināms svars. To mēs redzēsim, lai viņš šo svaru vispār spēs kaut kā ģenerēt. Šobrīd izskatās, ka viņi ir pilnīgi bezcerīgi atpalikuši no visiem, tendencēm. Viņi tikai atkārto to, ko saka. Redz, Orbānam ir drosmi pateikt un būt pret viedokli. Viņam ir viedoklis, viņš ir drosmīgs cilvēks. Ja? Tu esi kādu šeit redzējis drosmīgu cilvēku? Tas retorisks jautājums. Es nekomentēšu šo. Labi. Paldies tev, Arnold, par viedokli. Jā, paldies.